Vēlreiz paldies Donam par sirsnīgo interviju. Bet turpinājumā esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Māri Bardaku, kurš atrodas kādā daudzdzīvokļu mājas pagalmā, kur regulāri netiek šķiroti atkritumi. Sveiks, Māri, vai tu mūs dzirdi? Sveiks, meitenes! Šodien mēs ar komandu esam ieradušies Ropažielā 12, lai apskatītos, kā tad šeit ir ar to šķirošanu. Tieši pieķērām meiteni. Atvainojiet, lūdzu. Jā. Sakiet, lūdzu, kas ir pa vainu? Pasties uz tiem konteineriem, viņi visi ir pārbāzti. Kāda man jēga tagad, ka es iemetu nepareizajā konteinerī? Es vispār neredzu jēgu no tā, ka man ir pareizi jāšķiro, ja neviens cits to nedara. Tā kā reāli mani draugi neviens, es nezinu, vispār omītes tikai šķiro. Jā, sakiet, lūdzu, jūs pudeles nododiet depozītā? Ko es ar tiem 10 centiem darīšu reāli? Kāda no viņiem jēga? Visi, man jāskrien uz nagiem. Tā arī mums šeit iet Ropažielā 12. Ar jums kopā bija Māris Bardaks un atgriežamies studijā. Paldies, Māri, ļoti informatīvi. Problēma ir nopietna, taču jāatzīst, Žaneta, mēs arī nešķirojam. Lai uzzinātu vairāk par šo situāciju un to, kā mēs varam šo risināt, esam uzaicinājuši uz savu sarunu atkritumu un atšķirošanas apkarošanas biroja pārstāvi Silviju Bērziņu. Labdien, Silvija! Sveiki! Ļoti liels gods šodien šeit atrasties. Kā jūs vērtējat atkritumu šķirošanas situāciju Latvijā šobrīd? Paldies par jautājumu. Latvijas ceļš uz atkritumu šķirošanas ilgtspēju ir sarežģīts, taču mēs apzinīgi virzamies uz priekšu. Šobrīd vērojama nevienmērīga aina. Daži iedzīvotāji šķiro atkritumus, bet citiem vēl tāls ceļš ejams uz to. Kādi, jūsuprāt, ir galvenie iemesli, kāpēc cilvēki nešķiro atkritumus? Redziet, iemesli ir dažādi. Vides inženieris Anna Zakarevičs veiktajā pētījumā atklājās, ka tieši jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadu vecumam visretāk šķiro atkritumus. Kā visbiežākais iemesls pētījumā atklājās motivācijas trūkums un vienaldzība. Taču daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji regulāri saskaras ar pārpildītiem un nepareizi šķirotiem atkritumu konteineriem, kas būtiski ietekmē iedzīvotāju uzvedību atkritumu šķirošanā. Un kā Latvijā plāno risināt šīs problēmas? Balstoties uz pētījumā atklātajiem datiem, Latvijā tiks īstenotas kampaņas, ņemot vērā iedzīvotāju grupu vēlmes un galvenās problēmas. Veiksim individuālu pieeju, kā arī pievērsīsim īpašu uzmanību daudzdzīvokļu māju un lauku teritorijām, lai uzlabotu esošo atkritumu šķirošanas situāciju Latvijā un sniegtu Eiropas Savienības nosprausto mērķi, tiecoties uz klimata neutralitāti. Paldies, Silvija! Un mēs no jums šodien atvadamies. Ar jums kopā bija Juta Cepurīte un Žaneta Petrauska. Šķiro, dari labai dabu!